19. gadsimta 80. gadu sākumā Liepājā savus amata pienākumus pildīja policija meistars Nikolais Ramedlovs. Viņš kā turīgs cilvēks pasūtīja visā Krievijā toreiz zināmus un ļoti populārus peļņu nesošus objektus, tirdzniecības namu, krieviski Targovie Rjad. Pasūtīja toreizējam Liepājas pilsētas galvenajam arhitektam Berči projektu, to apsprieda un nedaudz vēlāk ķērās pie šī projekta īstenošanas. Targovie Rjad vai tirdzniecības rindas bija domāts kā iekšēja pagalma organizēta pusriņķa kustību projektējoša tirdzniecības vietu rinda, apmēram tādu, kā viņa arī tagad izskatās, ar augšā izvietotām atklātām pasāžām. Bet Ramedlovs nokļuva nežēlastībā, viņa apsūdzēja nodokļu slēpšanā un vistrakāk korupcijā, dažādu veidu diskrēcijas naudu pieņemšanā, arī protežēšanā, dažādu personu aizbildniecībā, un vēlāk arī pierādījās dažas nelikumības, kas robežojās ar kriminālu atbildību, un senāts, valdošais senāts, Krievijas impērijas senāts ar savu lēmumu atstādināja Ramedlovu no policija meistars pienākumu pildīšanas, un nodeva tiesai un notiesāja, konfiscējot arī viņa īpašumu. Tā 19. gadsimta 80. gadu beigās šī vieta nokļuva Drātu ģimenes īpašumā. Drāti tirdzniecības rindas vai Targovie Rjadi paplašināja, arī paaugstināja vairākās vietās, iegūstot papildus platības un pārbūvēja par viesnīcu. Tā bija augstas klases, es varētu pat teikt, visaugstākās klases Liepājas viesnīca ar iekšēju pagalmu, kurā atvedot viesi vieglais ormanis caurbrauca arku, apgriež šeit zirgu. Dežurējošie viesmīļi, redzot piebraucam klientu tūlīt pa 2 mugurām noliektām, izskrēja laukā, paņēma iebraucēja somas, parādīja ejas uz telpām, un dežurējošais pārzinis ierādīja viesim apartamentus. Apartamenti bija divējādi, uz iekšējo pagalmu vērsti vai uz ārējo, gan uz Zivju ielu, gan uz Stenderu ielu vērsto logu rindas. Viesnīca darbojās ļoti veiksmīgi līdz Pirmajam pasaules karam. Sākoties Pirmajam pasaules karam un 1915. gadā Liepāju okupējot ķēzariskās Vācijas armijas karaspēkam, viesnīca tika pārvērsta par aizmugures karaspēka daļu virsnieku gandrīz pastāvīgajām uzturēšanās vietām. Šeit tika spēlētas kārtis, dziedātas vācu dziesmas, jodelēts arī humānu pagrimumu, jo te tika arī ierīkots netālu bordels un virsnieki arī izsauca šeit meitenes. Pēc Pirmā pasaules kara viesnīca turpināja savas funkcijas. 39. gadā Drāti aizbrauca uz Vāciju, un šī vieta šī viesnīca pārgāja Liepājas pašvaldības pārziņā, kaut gan skaitījās kā valsts īpašums. Drāti nodarbojās ne tikai ar viesnīcu biznesu, kā to tagad var teikt, bet viņiem piederēja arī vīnu vairum tirdzniecības, var teikt, pat monopols Lejas Kurzemē, un tā skaitā arī Liepājā. Un pārbūvējot tirdzniecības namu,
ko bija iecerējis Rāmedlovs par viesnīcu. Viņi parūpējās par to, ka šeit iekšējā pagalmā viss apkārt riņķveidu kustībā ir iebūvēti pagrabi dažādu šķirņu vīnu uzglabāšanai. Pagrabi ir samērā dziļi, savienot ar vienu kopēju eju, bet veido tādas kā mūra kabatas, kurās glabājās vīni atsevišķi gan pudelēs, gan mucās, gan ziemas, gan vasaras uzglabāšanas kombinācijās. Un šeit dienas vidū, ka klienti bija vai nu savās biznesa darīšanās vai pilsētā, te drīkstēja iebraukt smagie ormaņi un no šejienes vai nu izkrāva vai iekrāva vīnu jau mazuma tirzniecībai domātām tirzniecības vietām. Romas viesnīca, kā toreiz to nosauca Drāti, un arī tagad uzraksts Hotel de Rome to atgādina, kalpoja arī padomju laikā, bija padomju viesnīcas Līva pirmā vieta. Līdz 60. gadu sākumā Līvai uzcēla jaunu, tagad redzamo korpusu, un šeit darbojās tikai filiāle. Jāsaka, ka atkal viens loks ir noiets. Šeit gan neuzglabā vīnus, bet biroju telpu iekārtošana jau arī ved atpakaļ uz to pašu tirzniecības rindu principa atjaunošanu.